Šitie arī bišķiņ bija cīšās, bišķiņ vai bišķiņ cīšās Šoreiz tiešām savā ikdienas gaitā atrast iespēju pie mums paviesoties un mums radīt svētkus. Un lūk, mums šodien ir kāda svētku diena, kad mēs varam svinēt himnas atklāšanas svētkus, bet kā jau viesi mums ir klāt, un kā mēs viesus tā bez kliņģera, mums ir savs kliņģers, mums ir muzikālais kliņģers, un tas ir sveiciens no mūsu pašu bērniem. Labdienu, labdienu, gribu tev teikt, labdienu, labdienu, novēlēt tev. Miku, miku, kaimiņ, miku, pēc man zelta grēzelīn. Miku, miku, kaimiņ, miku, pēc man zelta grēzelīn. Kā jums iet? Ļoti labi izskatāties visi. Labdien, labrīt viņiem vecāki, sveiki viesi vadītāji, sveiciens. Jā, žurnālistikai, medijiem. Labrīt, prieks šeit būt, prieks jūs visus redzēt un prieks par visiem jaukiem notikumiem, kas šeit notiek, ir notikuši un vēl notiks. Prieks par to, ka Zemenīte izskatās tik skaisti. Prieks par to, ka Zemenīte dzied tik skaisti, ka Zemenīte dejo tik skaisti. Jā, aplaudēsim. Un prieks liels arī par to onkuli, kurš ir uzrakstījis to dziesmu Zemenītei. Jūs viņu pazīstat? Bet viņš ir labs dziesmu rakstītājs. Jo es tā satraucos galvenais, lai tā dziesma ir laba, vai ne? Jo Zemenīte ir tik laba, ka te vajag tiešām labu dziesmu. Es ceru, ka viņš sarakstīs labu dziesmu. To mēs visi vēlāk dzirdēsim un kopā nodziedāsim. Pasaulē ir visjaukākā vietā dziesma. Ejam mēs, savu celu dienu svēt, katram pretī nācējam pretī, brauks jāpatiešām. Zemenīte ir visjaukākā vietā dziesmā. Un patiesi prieks ir par to, ka šo dziesmu mums ir dāvinājis Renārs, mūsu bijušais audzēknis, ar kuru man kopš viņa dzimšanas ir kādas īpašas attiecības. Ļoti īpašas attiecības. Un runājot visam konkrēti, es varu teikt, ka pirms 38 gadiem, tas ir daudz vai maz? Pirms 38 gadiem mēs ar Renāru, kad viņam bija viens gadīgs un viens mēnesītis, ieminām taciņu uz šo bērnu dārzu. Pagāja 5 gadi, Renārs sekmīgi absolvēja šo iestādi, tāpat kā jūs to absolvēsiet, un aizgāja savas zinības, savas mācības, apgūt tālāk citās izglītības iestādēs, skolā, augstskolā un tā tālāk.
visiem